Labdien! Mani sauc Jana Andersone. Šodien paskatīsimies padomiņus no šādām kārtiņām. Lūk. Un te pirmais. Ir jānoliek robežas starp sajūtām. Ir jācenšas saprast, kādas mums ir sajūtas, ar kādām sajūtām mēs ceļamies, un vai tās sajūtas pa dienu arī tās ir mūsu sajūtas, vai kāds mums tās sliktās sajūtas grib uzlikt. Tas ir ļoti svarīgi. Un no rīta ar kādām domiņām mēs ceļamies, ar pozitīvām vai negatīvām. Jo kā domāsim, kādas sajūtas mums iekšējās būs, tādu mums visums atspoguļos. Un šeit ir apgaismība, ja? Te ir saprot, tieši to arī grib pateikt, kad mēs ar visumu esam vienoti. Un to, ko domāsim, to atspoguļosim savā dzīvē. Tāpēc ir ļoti jāpievērš uzmanību, kādas mēs vispār domas domājam. Un esiet pārsteigti par to, kas jums apkārt notiek. Priecājieties par to, par to labo. Vairāk priecājieties to, ko jums dzīve piedāvā. Jā, jo vēlreiz atkārtošos un tepat parāda, ja, to, ko mēs paši daram un paši domājam, ko mēs vēlamies savā dzīvē, to mēs sasniedzam, to dzīve mums piedāvā. Ja mēs domāsim, ka neesam pelnījuši, mēs arī nesasniegsim. Ja mēs domāsim, ka mēs vēl neesam pietiekami labi, ja, nu tad mums vēl ir jāmācās, un mēs vēl nesasniegsim savu labklājību vai tos mērķus, to, ko mēs vēlamies. Tam ļoti ir jāpievērš uzmanību, ir jānovērtē vērtība. Ir svarīgi koncentrēties uz tām lietām, kas jums ir ļoti svarīgi, ko jūs gribat sasniegt. Uz tām labām lietām tad arī uzmanību virziet, lai sasniegtu savu vēlmi, mērķi, un sakiet sev jā, ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi, jā, dariet, atļaujiet sev. Ticiet sev, kas jums ir vajadzīgs savai intuīcijai. Un pat, kad jūs esiet kā labirintā, ticiet tam, ka jūs no tā iziesiet. Nevar būt visu laiku slikti. Ar domām mēs sevi programmējam uz labu. Vienkārši tas ir jāapzinās, jāsaprot, kur mēs sevi esam nosēdinājuši, pazeminājuši uz zemākām vibrācijām un apzināti ceļam sevi augšā. Uz pozitīvām domām. Un pieņemiet visu, ko dzīve jums piedāvā. Saprotiet to, ka mēs paši esam kā burvji savai dzīvei. Tas no mums ir atkarīgs, kādu dzīvi mēs veidojam. Ir jābūt pienākumiem. Arī vienam pret otru, ģimenē,
ir svarīgs tomēr pienākums audzināt sevi, disciplinēt sevi uz tām vērtībām pozitīvām, lai mēs augtu par labiem cilvēkiem un viens otram parādītu to cieņu, sirsnību, labestību vienam pret otru, ar pienākumu vienam pret otru labi izturēties. Cienīgi izturēties. Nevis, ja slikti jūtamies, tad liekam arī otram cilvēkam tāpēc slikti justies. Ja? Svarīgi. To mums grib pateikt. Jo tādā veidā rodas tā saite un cieņpilnas tad attiecības, patiesas attiecības. Tādā veidā arī notiek tā attiecību kopšana ar pienākuma sajūtu vienam pret otru, ar labestības sajūtu, mīlestības sajūtu. Un tādā veidā arī, ja kādam nav cilvēks, tad ar to, kādu cilvēku jūs izaudzinat sevi, par kādu cilvēku sevi izaudzinat, tādu cilvēku pievilksiet. Tādu atspoguļos jums visums dzīve piedāvās tādu. Izmantojiet to laiciņu, kad esiet vieni, audziniet sevī labestības, pozitīvās īpašības. Par labu cilvēku mēs sevi audzinam. Vienmēr, ja gribam pretī labu attieksmi, emocijas. Izprotiet savas emocijas, iedziļinieties, mēģiniet sevi izprast. Kā es teicu, kad audzinam sevi par labu cilvēku, paši sevi. Jo tas mums atspoguļosies. Un ir lietas, ja mums liekas, te ir atlaist, ir lietas, ko mēs nevaram mainīt. Ir lietas, kas mūs apbēdina. Tāpēc mums vienkārši ir jāatlaiž. Lai tas mūs neapbēdinātu. Lai mēs nepasliktinam savu dzīves kvalitāti, savu dzīvi. Sliktās emocijās, lai mēs nedzīvotu. Lai nepadarītu situāciju sliktāku. Ja pievērsīsieties ar apziņu, jūs pātrināsiet sev situāciju, kādu jūs vēlaties. Ja apzināti tam pievērsīsiet uzmanību, ar ieskatīšanos sevi, savās sajūtās, lai iepazītu savu ķermeni, ko mēs gribam, ko vēlamies, kādu cilvēku gribam pretī, blakus, kādu apkārtni mēs vēlamies. Kupidons. Un jau ir cilvēks. Ja kādam nav, tad jums ir jau cilvēks. Tuvumā, kas vēlas ar jums kopā būt. Bet, kā jau teica, kārtis ir jāieskatās sevi. Tāds padoms. Lūk. Līdz citai reizei.